Esiet sveicināti, darbie skatītāji, ģimenes klīnikas podkastā. Ar jums Vita Solo, Ilze Zariņa un mūsu šīs dienas viesis Agnese Zaļā. Noteikti es gribētu lūgt Agnese, ka tu ar sevi iepazīstini gan skatītājus, kuri nezin par tevi, gan arī mums pastāst mazliet vairāk. Kas tu esi, ko tu dari? Sveikas! Es esmu Agnese Zaļā, uzņēmēja un 3 bērnu mamma. Vau, brīnišķīgi! Cik veci ir tavi bērni? Vecākajam dēlam ir 14 gadi, vidējam dēlam ir 6 gadi un mazākajam ir 4 gadiņi. Mēs gribētu parunāt ar tevi par to, kā tad ir būt sievietei biznesā un audzināt bērnus, ja? Kā to visu savienot, kā to visu salikt kopā. Noteikti ir daudz dažādi izaicinājumi. Varbūt pastāst dažos vārdos vairāk par savu biznesu, kas ir tas, ko tu dari. Cik vispār tev tas paņem laika ikdienā? 21 gadu, manuprāt, šogad palika. Es darbojos sfērā, kas ir manikīra, pedikīra nozare. Un tad jau pēdējo gadu, man ir jauns nodarbošanās veids, kas ir ādas kopšanas kosmētika, dekoratīvā kosmētika un vispār par sievietes skaistumu, gan dabīgo skaistumu, kā arī pasvītrot mūsu dabisko skaistumu ar dekoratīvo kosmētiku. Tātad viss, kas saistīts ar skaistumu kopšanu. Jā. Tāpēc tu tik labi izskaties. Paldies! Tavs padoms var noskatīties arī visādās sociālos tīklos, cik es zinu, jā? Jā, mans padoms sievietēm kāds būtu rūpēties pirmkārt par savu dabisko skaistumu. Un, kad būs dabiskais skaistums, mēs parūpēsimies, teiksim, par to pašu savu sejasādu, ja? Lai mēs neizskatītos nogurušas, vajag mitrināšanu, ādas kopšanas produktus, parūpēties, nevajag daudz, bišķīt, un tad viss būs labi. Tu to noteikti zini, tāpēc, ka tu esi 3 bērnu mamma, kur ir apvienojusi šo te mammas lomu ar uzņēmēju darbību. Kā tu to varēji apvienot? Tu esi uzņēmēja, dzimst bērns. Kā tu to savienoji? Pirmkārt, es nepavadu daudz laika pie spoguļu. Kaut gan sociālos tīklos tā neliktos, vai ne, kad izskatās vienmēr labi, bet es nemīlu čammāties. Tas ir viens. Kā visu savienot? Pirmkārt, es neesmu mamma. Nu, tāda, kā varbūt mēs redzam, mammas, kas tur ar tiem bērniem no rīta līdz vakaram. Un tā, jo es neesmu bijusi, ja pareizi atceros, nevienā dekrētā. Tātad tev nebija laiks, ka tu gadu pavadi kā mamma mājās tikai ar bērnu? Nē. Augstākais var būt 3 mēneši, mēnesis ir tas, ko es esmu pavadījusi mājās. Jo ir tāda lieta, es nevaru nosēdēt mierā, es nevaru nosēdēt uz vietas. Man ir jāiet, jādara kaut kas, bet arī man ir darbinieki, nav jau tā, ka man tādā uzņēmumā ir jāpavada pašai daudz laika, bet, protams, mēs saprotam, ja pats uzņēmējs nav savā uzņēmumā, tad nekas arī baigi nenotiek, vai ne? Bet ir jābūt uz vietas, bet var arī atrasties mājās. Un lai cik ironiski tas nebūtu, tev nav meitas, bet visi dēli, ja? Jā, man ir 3 dēli. Bet saprotot to, ka es arī negribētu meitu. Tad viņš stāvēt pie tā spoguļa vēl vairāk nekā es. Man pacietības nav tik daudz. Bet tu saki, ka tu neesi mamma, kas ir, patiesībā dažkārt, kad saka mamma, man tas liekas, man pat tas dažkārt saistās ar tādu pāraprūpi, ar to, ka sieviete vienīgais, caur ko realizējās, ir caur bērnu. Ja, tas arī mēdz būt neveselīgi un mēdz būt par daudz. Tā kā es nedomāju, varbūt ka tas būtu tas, kas tiešām būtu vajadzīgs. Ja? Bet tāpat laikā, atkal no otras puses skatoties, vai tev neliekās kaut kādos brīžos, ka taviem bērniem varētu pietrūkt tavas uzmanības? Bet es ar viņiem esmu vakarā, brīvdienās, ar bērniem, jā. Un tā
pāraprūpē, kas ir tās mammas, kas realizē sevi caur bērniem. Es to nedaru, jo, piemēram, man šobrīd bērni neiet nevienās tādās baigās sporta vai kaut kādās nodarbībās. Viņi bauda bērnību, jo es zinu, ir vecāki, kas tos bērnus noslogo pārāk daudz, un tad viņi atnāk. Lai paši būtu noslogoti, lai pašiem būtu grafiks, ka man tie bērni ir jāvadā pa tiem pulciņiem. Jā, un tad tās mammas ir pārņemtas ar tiem bērniem, un viņas ir nogurušas, kad nevar nekur paspēt, jo ir viens pulciņš, otrs pulciņš, 3., 4. un vēl 5. Man tā galīgi nav, jo es ļauju viņiem baudīt to bērnību. Un pienāks laiks, kad es gribu jau sūtīt, piemēram, jaunāko puiku, tur, es zinu, futbolā, jo viņam ir ļoti daudz enerģijas. Tas ir mans mazais spogulis, es uz viņu skatos, un tā esmu mazā kopija es. Jo viņš ir nepacietīgs, un es esmu pa dzīvi nepacietīga. Man jau visu vajadzēja jau vakardien. Un tā ir jau otrā reize, kad tu piemini, ka tev ir tas ātrums, ka vajag rīkoties uzreiz, ka tu esi nepacietīga. Jā. Vai tas ir tas kaut kādā ziņā, kā tu teiktu pati, vai tas ir tas, kas tev ir palīdzējis biznesā darīt to, ko tu dari, un izdarīt to, ko tu jau esi izdarījusi? Jā, jo katrs bērns, ar katru bērnu es esmu iemācījusies pacietību. Jo kāda es biju pirms 21 gada, tāda es noteikti vairs neesmu šodien. Jo pirms 21 gada, kad es ienācu vispār skaistumkošanas biznesā, es biju tāda asa, varbūt nedaudz agresīva, nepacietīga, un tas atsaucās kaut kādā varbūt veidā arī uz klientiem. Un katrs bērns ienākot, man ir iemācījis to pacietību, kas man noder darbā, jo es vadu arī apmācības, manikīra, pedikīra apmācības, un man ir darbs ar cilvēkiem. Un tur man ir ļoti nepieciešama tā pacietība, lai veltītu to uzmanību katram studentam. Un tas man ir tiešām iemācījis to pacietību. Un, paldies tiem maniem bērniem. Es gribēju tieši jautāt, 1. bērns un 3. bērns, vai tu sevī sajūti atšķirību? Noteikti, kad jā. Kad tā atšķirība ir ar to pašu pacietību, iejūtību. Jā, kad tur nokrīt. Tad ar 1. bērniem tev bija tikai tāda patrenēšanās, un tad tas 3. ir tas, kas tev to vislielāko šobrīd to punktiņu uzliek. Ja? Jā, 3. ir, viņš ir skorpions. Tur ir nenormāls, jaudīgs raksturs viņam. Un tur tiešām ir vajadzīga pacietība. Viņš arī droši vien ir tas, kas arī tos pārējos brāļus un visu to, sistēmu jums tur, to dzirksteli piešķirtam visam. Jā, vidējais brālis vācais jaunākā brāļa. Tāda sistēma, jo vidējais bērns man ir tāds kārtīgs, apzināts, viņš noliks, viņš saslaucīs. Jaunākais ienāk viena tupele tur, otra tur un vēl kaut kur. Tā. Bet tu teici, ka tad, principā, tev dekrēts vispār tikpat kā nav bijis. Tas nozīmē, ka salīdzinoši ātri tu jau aizgāji darīt savas lietas. Man patīk vienkārši tas, ko es daru. Un kā jau es minēju, es nevaru nosēdēt mierā. Man patīk brīvdienas, sestdienas, svētdiena. Tās tur es nestrādāju. Man liekas, nekad neesmu strādājusi sestdienās, svētdienās, jo man ir arī daudzi studenti, kas ir prasījuši, vai man nav apmācības sestdienās, svētdienās. Es nekad neesmu ņēmusi brīvdienās vispār darbu. Jo tas ir tavs laiks ģimenei un bērniem. Jā, tas ir mans laiks pabūt mājās, un man patīk tas miers, klusums, jo ikdiena visu laiku ir tādā ritenī, un tad ir pienāk, ka tu gribi vienkārši pasēdēt mierā un klusumā. Tad ļoti svarīgs punkts patiesībā profesionālās un laika robežas atcerēties par sevi, par savu ģimeni un veltīt tam laiku. Tātad jau laicīgi saprast to, ka sestdiena, svētdiena būs manas dienas, kurās es nestrādāju, kur es uzlādējos pati ar enerģiju
un veltu laiku savējiem. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgs punkts. Tas laika menedžments tev vienmēr ir bijis? Vai to pēdējos gadus esi tā? Nē, tas tā vienmēr ir iestrādāts. Arī tad, kad es pati sākuma posmā pirms 21 gada sāku kā vienkārši manikīra, pedikīra meistars strādāt ar klientiem, es nekad neņēmu klientus sestdienās, svētdienās. Nekad. Man bija darba diena no pirmdienas līdz piekdienai. Un es nemīlu ilgāk strādāt par 5. Tad, kad jau pulkstens ir 3, es nevaru. Es gribu mājās, es gribu jau to miera, to stāju. Protams, ir lietas, ko es varu izdarīt no datora mājās. Nav teikts, ka es kaut ko nevaru padarīt priekš sociāliem tīkliem no mājām. Es to varu arī mājās izdarīt. Tā ir sava veida disciplīna. Jā. Cik interesanti, ka tu to saki, ka tātad tu sāki 21 gadu atpakaļ, un tas tā vienmēr ir bijis. Jo, pieņemsim, daudzi uzņēmēji, pati esmu arī ar to saskārusies. Es domāju, ka tu arī smaidi līdzi. Te viens tāds sēž, ka tu kur es vienkārši klausos. māc 24/7 un domā, kāpēc nav vēl viena stunda diennaktī. Ja, ka tu vienkārši visu laiku tajā vēveres ritenī tev gribās izdarīt vēl, un tas jāpaspēj, viss jāpaspēj, bet tam gribās visu uzņemties uz sevis un visu pašai izdarīt. Ir grūtības bieži vien arī deleģēt, ja? Un tur ļoti daudz dažādas tādas smalkas detaļas, kuras ietekmē to, kad sākumā uzņēmēji bieži vien pat izdeg ar laiku dēļ tā, ka visu laiku skrien. Kā tas nākas, ka jau no pirmajām dienām tu saprati to, ka vakari, sestdienas, svētdienas, tātad tas ir mans laiks, kurā es nestrādāju. Iedod to lifehacku. Nav jau tā, ka man nepietrūkst stundas dienā. Man arī pietrūkst, un kad es saprotu, ka es varēju vēl izdarīt, labāk izdarīt, vairāk izdarīt, un tad ir sev pārmetums par to, ka es kaut ko neizdarīju, tad es iekšēji sevi graužu. Bet lifehacks ceļos 5. Aha. Tu esi agro rītu cilvēks. Jā. Es ceļos katru dienu, tas jau praktiski ir automātiski. Tāds bioloģiskais pulkstenis man iekšā. Man acis atverās 5, 6, 6 un arī brīvdienās. Tā, un tagad man interesē, mēs pagājušajā arī runājām, pagājušajā podkāstā mums Iveta Simpsone stāstīja par saviem rīta rituāliem. Un patiesībā tas ir ļoti svarīgi rīta rutīna, rīta rituāli, kā tu sagatavojies, kā tu noskaņojies dienai. Es domāju, ka arī tas ir ļoti saistīts ar šo te enerģijas līmeni, arī to dabisko skaistumu. Ja? Tātad, kā mēs vispār kopā jūtamies. Pastāsti, kā iesākas tavs rīts, kādi ir tavi rīta rituāli? Pieceļos tā, kā jau mēs visus, jā. Pirmkārt, no rītiem ir klusums, jo visi vēl guļ. Jā, es izbaudu klusumu. Jā, tad, kad ir mazi bērni, tas ir zelta laiks, jo viņi vēl vienkārši guļ. Tas ir zelta laiks, jā. Jo vakarā, tad, kad bērni iet gulēt, tur jau nav mājās klusums. Jā, bet no rītiem, kamēr viņi vēl guļ, ir tas klusums, ka tu vari mirkli veltīt sev, uztais kafiju, tu ieej dušā, izmazgā zobus, jā, un tad man nekā daudz jau nav. Man ir savi produkti, ko es lietoju priekš sava dabiskā skaistuma, tur kaut kāds esences, eliksīri, krēmi, toniki un ātri uzlieki un viss. Tas tiešām neprasa tik daudz laika, tas prasa varbūt minūti. Uzlikt to visu, labi, dušā tur iet un izmazgāt matus varbūt nedaudz ilgāk, bet tāpat es varu sataisīties 15 minūtēs. Redz, citi ir pieņemsim no rīta, citi lasa grāmatu, citi skrien, citi meditē, tu kosmētiku. Tas ir tas, kā dekoratīvo kosmētiku es nelieku brīvdienās vispār. Es cenšos bez dekoratīvās kosmētikas. Ikdienā, protams, darbdienā tā ir mana ikdiena, tā ir mana, seja ir mana reklāma. Jā. Tad ir arī jāpasvītro savs dabiskais skaistums. Ko es daru no rītiem? Tas pats telefons jau ir man rokās, jā, un kaut kādas lietas notiek. Atbildu klientiem uz ziņām, jo citreiz nepaspēju dienas laikā. Tu ieej jau dienas plūsmā. Jā, tu ieej jau šajā dienas plūsmā. Es šī brīdī, Vita, gribu aicināt visus mūsu klausītājus un skatītājus, ka tām sievietēm 40+, kurām gribās labi izskatīties un veltīt minūti laika dienā, lai labi izskatītos, sazināties ar tevi, Agnes.
Jo tu Jā, tiešām, man liekas, esi droši var tāds rakstīt. triku pazinējs un tam līdzīgi, jo, protams, nenoliedzami mums arvien jābūt mums ir ilgāks laika posms, kurā mums ir labi jāizskatās. Ir ļoti daudzām sievietēm, kā tu saki, ka mūsu seja ir mūsu reklāma. Mēs dzīvojam laikmetā, kurā šai vizuālai informācijai ir milzīga nozīme, ja? Jo sociālos tīklos mēs pirmo ieraugam bildi, ja? Mēs ieraugam, ne jau mēs lasam to interviju no līdz ar cilvēku, bet pirmo mēs ieraugam viņas bildi uz žurnāla vāka vai, es nezinu, tur Facebook profilu bildīti, ja? Un mums tiešām ir labi jāizskatās, ja? Un šis dabiskais skaistums un vispārējais, manuprāt, ir tāda ļoti, ļoti liela aktualitāte. Bet es vēlējos tev pajautāt tagad par lietām. Tagad to visu klausoties liekas, super dzīve, 3 bērni, biznes, veiksmīgs biznes, skaista sieviete. Vai šajā laika posmā ir bijuši arī tādi izaicinājumi ar bērnu slimošanām vai kaut kas tam līdzīgi, kur tu varētu teikt, ka jā, arī man ir bijuši kritieni un grūti brīži? Protams, bērni arī slimo, bet es gribu teikt par tieši saviem konkrētajiem bērniem, ka man tie bērni, paldies Dievam, slimo ļoti reti. Tiešām ļoti reti. Arī vecākais bērns, es neatceros, ka viņš daudz tā kā slimotu. Un arī šie pēdējie 2 bērni, es neatcerētos, ka viņi slimotu ļoti bieži. Jo es zinu, ka ir vecāki, kam bērni slimo ļoti bieži. Tā, 1 nedēļa dārziņā, 3 nedēļas mājā, 1 nedēļa dārziņā un 3 nedēļas mājā. Un tad es tiešām nesaprotu, kā var. Ja tu valsts darbā strādā, tad tur viss vienkārši tu sēdi zilās lapas. Jā. Bet biznesā tu vienkārši tā... Tev slimības lapas nav. Man vienkārši viņas nav. Protams, bērnam arī ir otrs vecāks, jā, kad tomēr mēs spējam kaut kā samanedžēt to, ja ir kaut kāda ārkārtas tā situācija. Jā, nevienmēr viss ir rožaini, kad man viss ir veiksmīgi. Es nezinu, cik daudz zinu vai nezinu, jā, kad es esmu uzaugusi bez vecākiem, sākus visu no nulles, uzbūvējusi sevi. Un kā lai saka, pirms 2 gadiem nolēmu aiziet no vīra, un 40 gados es atkal būvēju no nulles. Patiesībā tas tavs stāsts gribās uzsvērt noteikti ļoti spēcīgs. Es nezinu, cik skatītāji, cik ir redzējuši, bet es atceros to video sociālajos tīklos par tavu dzīves stāstu, kas nav bijis no tiem vieglākajiem. Un tiešām, cik daudz tu esi sasniegusi, balstoties uz tā, kur ir bijis tavs nulles punkts. Ja? Tas ir tā diezgan iespaidīgi. Jā, tā bērnība, teiksim tā, kad es zināju, ko es negribu, lai piedzīvo mani bērni. To alkoholismu, alkoholu, nelabvēlīgas ģimenes, jo es tur esmu bijusi, es uzaugu ar omīti, kopā laukos, un mēs bijām ļoti, ļoti trūcīgi, un paldies vēlreiz manam sociālam dienestam, kas arī rūpējās par mani, tad, kad man apritēja tie 18 gadi, un deva iespēju, un kā es nonācu vispār skaistumkopšanas nozarē vai konkrēti manikīra nozarē, kad es vispār mācījos par pavāru. Vispār. Jā, es nezinu. Mācījos par pavāru. Es vispār, jā. Tev patīk gatavoties? Ļoti. Tāpēc tev ir 3 dēli, jo viņiem vienmēr visiem gribās ēst. Jā, ir ceļš mazākajiem. Atver acis, mamma, kas būs ēst. Jā. Es vispār mācījos par pavāru, un kāpēc? Lai sevi pabarotu. Tas bija izdzīvošanas tāds instinkts. Un tad es sapratu, ka tas ir ļoti smags darbs. Ļoti smags darbs, pavāra profesija. Bet, un tad, paldies manam sociālam dienestam, manām meitenēm, viņas arī man seko, jā, sociālos tīklos līdzi tai manai dzīvei. Un tad, kad es pateicu, ka man ir pa grūtu tas pavāra darbs, tad viņas teica, varbūt, Agnes, tu gribi manikīru, izmācīties. Tad man likās,
kas tas tāds vispār ir? Kas vispār? Nu, es vispār pat nevarēju iedomāties, ka es atradīšos skaistumkopšanas sfērā. No pavāra uz manikīru pilnīgi divas dažādas tādas lietas. Jā. Un, jā, tā bērnība ir bijusi ļoti, ļoti grūta. Šis ir punkts par to, cik svarīgi ir, ka mums apkārt ir līdzcilvēki, jo ģimeni mēs neizvēlamies. Ja? Mēs ģimeni neizvēlamies, mums var būt tādi vai šādi vecāki, ja? Radinieki un vispārējais, bet šiem līdzcilvēkiem. Un dažkārt tie ir sociālie darbinieki, kā tavā gadījumā, ja? Dažkārt arī mums, starp citu, uz klīniku. Mums šobrīd tiešām es varu arī teikt, ka ir novadi, mazāk gan ir bijusi saskarsme šo Rīgu, kā varbūt arī Pierīgas un citi šie reģioni, kur sociālais darbinieks pat ved bērnu pie ārsta. Jā, viņš nāk līdzi un atved bērnu pie ārsta un rūpējās par to un tam līdzīgi. Tā kā ir šie cilvēki, kas patiešām ir arī šajās te vietās no sirds, un arī tavā laikā tādi ir bijuši. Man paveicās. Un manuprāt, tas arī ir tāds punkts mums pašām būt par līdzcilvēkiem kādos grūtos brīžos citiem cilvēkiem. Un šeit es redzu vēl vienu šo punktu, kad tu esi sieviete, tad 40 plus šobrīd ar 3 bērniem, bez tāda, kā lai saka, sociālā nodrošinājuma, ka man ir stabils algots darbs un es zinu, ka man viņš būs un ir, ja? Un šobrīd arī ir šī, kā teikt, izaicinājuma privātajā dzīvē, kuriem tu ej cauri, un tu esi uzdrīkstējusies spērt šos soļus, ja? Kas nebūtu nav viegli, jo ir ļoti daudz cilvēku, kas dzīvo ar domu, kad ir tā kā ir, jo es jau neko nevaru. Kas ir tas tavs spēka punkts šobrīd, kas ļauj tev iet šim milzīgam izaicinājumam dzīvē? Es teiktu, ka mums kā sievietēm, man liekas, nav lielāka izaicinājuma kā tomēr šīs te privātās dzīves satricinājumi. Jā, es domāju, ka tur ir tā mana bērnība, kad es, kā jau minēju, ka es negribētu saviem bērniem tādu bērnību, kādu bija man. Nē, es negribētu teikt, ka man bija slikta bērnība. Man bija forša omīte un es uzaugu laukos. Un tiešām man bija viss tā kā forši tādā ziņā, ja, kad es neuzaugu bērnamā un paldies varbūt Dievam. Bet tas, ko es redzēju apkārt, tad, kad es nonācu sociālā dienesta aprūpē un kāds ir tas valsts motors un ko es redzēju, kad man tā kā bārenim, ja man bija bāreņa status, pienācās no valsts dzīvoklis. Bet, lai to dzīvokli saņemtu, bija noteikums, ka tev ir gadu jānodzīvo sociālā mājā. Es nepateikšu, kur tas rajons bija, bet tad, kad es aizbraucu pirmo reizi apskatīties, kur man tas gads būtu jānodzīvo, tur bija viena narkomāni. Tur bija daudz bērnu mammas, alkoholiķis. Tā vide vienkārši bija briesmīga. Un tad tu apstājies, saproti, vai tas dzīvoklis ir tā vērts, lai tu dzīvo tādā vidē, jo pieņemsim, jo es nezinu, kāds būtu mans ceļš, ja es pieņemtu lēmumu palikt tajā vidē dēļ tā dzīvokļa. Tu pieņēmi lēmumu nepalikt? Es pieņēmu lēmumu nepalikt, nē. Un te ir tas stāsts par to, cik ļoti svarīga ir vide, kas ir tev apkārt, ka tu apzinies, kā viņa varētu tev ietekmēt, jo tu gribot, negribot, tu vienkārši pārņem tos domāšanas mehānismus, uzvedības mehānismus, ja? Un tas kļūst par daļu no tevis un izvērtēt prioritātes un pieņemt pareizo lēmumu, ka tas nav tā vērts, lai es gadu atrastos šādā vidē, jo beigās it kā būtu patīkams bonus. Ja. Bet šobrīd mēs Vita par to varam tā skaisti diskutēt, bet tajā brīdī tu esi jauna un principā nav jau citas iespējas un izvēles. Ja? Nav citas iespējas. Un šeit es redzu tevī milzīgu drosmi pateikt, nē, es neiešu šeit. Bet bija citi varianti? Tajā laikā man bija attiecības, tie bija mani kaut kādi 18 gadi, 19 gadi, es precīzi neatcerēšos. Un arī jāsaka tam cilvēkam paldies, kad viņš arī man neļāva palikt un atrasties tanī vidē, jo mēs tanī laikā sākām vienkārši dzīvot tā kā kopā, un tad man bija
tā izvēle, nepalikt tur, bet ko es izdarīju? Es noslēdzu, manuprāt, līgumu, lai es tā kā skaitītos tur, bet tāpat beigās es nezinu, kāpēc es nesaņēmu to dzīvokli. Un tad tur vajadzēja samaksāt tur to naudu. Jā, bet vide briesmīga. Vai tu nožēloji to, ka tu nesaņēmi dzīvokli? Nē. Nē. Vai tu savu Omīti varētu raksturot kā tādu dzīves gudru sievieti, no kuras tu kaut ko paņēmi savai dzīvei? Jā, viņa man iemācīja gatavot. Jā, Omīte ļoti garšīgi gatavoja. Viņa jau bija ļoti, ļoti tāda veca tiešām. Viņa slikti arī redzēja, bet viņa bija ļoti jauks cilvēks. Bet arī viņā bija šī drosme uzņemties atbildību par pusaudžu meiteni. Jā. Tā teikt, tur jau arī rūpes pietiek. Viņa mani audzināja no 1 gadiņa un 3 mēnešiem. No gandrīz, var teikt, maziņu viņa man paņēma. Kāda tu biji, kāda tu pati biji bērnībā un pusaudžu vecumā? Vai tā bija cita Agnese, ko mēs redzam šodien? Gribās redzēt to izaugsmes stāstu. Man tā šķiet, ka jauks bērns. Man tā šķiet, bet kā bija patiesībā, es nezinu. Gan jau, kad ar žagari es esmu arī dabūjusi un arī kaut kādus podus esmu sastrādājusi. Ja? Pusaudžu gadi ir kaut kas bijis, bet es neteiktu, kad mani bijuši traki pusaudžā. Tādi gadi. Kaut kur tāds balansējot. Tu droši vien, kad ātri pieaugi. Tu pieaugi daudz ātrāk nekā citi pusauģi. Es domāju, ka jā, jo nācās. Tā parasti notiek. Vienkārši nākās uzņemties atbildību, ja? Nākās domāt par citām lietām, kā tu teici, domāt, kā izdzīvot, kā sevi pabarot. Ja? Un tādā veidā, tātad, ja tu saki, ka tavam biznesam šobrīd ir 21 gads, tad sanāk, cik bija tev, kad tu vispār viņu uzsāki. Un, ja es pareizi saprotu, tad tu nekad dzīvē neesi strādājusi algotu darbu. Bizness ir vienīgais, ko tu zini, kā taisīt. Jā, es neesmu strādājis nevienu dienu algotu darbu pie kāda. Cik man bija gadi? Pareiķinam, man tagad ir 42 gadi un mīnus 21. Cik tur sanāk? Tā arī bija tāda apzināta izvēle. Man pašai ir jātiek ar visu galā. Man pašai viss ir jānopelna. Es tagad neiešu strādāt pie kāda, kurš man maksās algu, jo varbūt, kad arī nesamaksās. Ja? Tāda, kā teikt, varbūt neusticēšanās pasaulē, tev pēc visas tās bērnības pieredzes. Nē, vienkārši tad, kad es sāku manikīras sfēru, vienkārši tas tā harmoniski, manuprāt, sanāca, kad man bija iespēja atvērt veikalu, apmācību, studiju, vai centru. Man vienkārši pavīdēja tāda iespēja. Man tā grūti varbūt detaļās šobrīd ir atcerēties, kā tas bija. Bet, iespēja kopā ar drosmi. Ar drosmi, jā. Bet tas, kā tu to šobrīd stāsti, tas viss izklausās tā tik harmoniski un viegli. Attiecīgi, man tur bija kaut kāda 18 plus bišķīt. Es uzsāku savu biznesu, tad es sāku taisīt manikīru, tad atvēru veikalu, tad apmācības. Zini, kā tāds easy game liekas. Ja? Vai tiešām tas tā bija? Vai tu tam vienkārši nedomāji līdzi un tu darīji lietas, kas ir jādara un tas organiski tā salikās? Man liekas, tas tā organiski salikās. Es varbūt atceros, ka es esmu pie kāda nedaudz pastrādājis, bet apvienojot kopā ar savu uzņēmēju darbību, jo es pastrādāju arī citā mācību centrā pa pasniedzēju. Vispār, es nekad nedomāju, ka es būšu pasniedzēja vai ka es nodošu zināšanas kādam citam, vēl tāds jauns skuķis būdams, tikko pati dabūjusi tur certifikātu, un ko tad es varu kādam varbūt kaut ko iemācīt. Ja? Bet arī man bija piedāvājums no viena ļoti zināma šī brīža arī šajā gadā, ja, lielā mācību centra, kas man vienkārši uzaicināja būt pa pasniedzēju. Un te es tur arī kaut kāds pāris gadus nostrādāju, bet paralēli jau savai kaut kā lietai.
Bet krīzes gadi, dažādas ekonomiskās krīzes. Bija kāds brīdis, kad tu domāji, ka ir jātaisa ciet šitā ballīte? Nav ko te? Nē, neviens brīdis tā nav bijis, kad jātaisa ciet, bet ir bijis grūti. Tas pats 2008. 2009. gads finanšu krīze. Ja? Bet tad ko es izdarīju tajā gadā, jo tad es sapratu, ka cilvēki meklē kaut ko lētāku, kad tu ar augstāku varbūt cenas produktu tu vairs nevari dabūt savu klientu. Cilvēki meklē pēc iespējas lētāku. Un tad tajā laikā tika pieņemts drosmīgs solis ieguldīt Ķīnā naudu. Manuprāt, tie bija ap 20,000 lati. Un mums atnāca puskonteiners ar manikīra visādām lietām. Un tas bija pareizākais lēmums. Tad tur tu sāki veidot veikalu, ja es pareizi saprotu, iepirkt produktus? Nē, veikals jau bija iepriekš. Bet man jau bija iepriekš veikals tikai Amerikas zīmoli, un tiem ir iepirkuma cenas augstāk. Un tad, kad tu saproti, kad veikalam apgrozījums krītas, tev ir jādomā, kā noturēt klientu. Un tad, kad ir finanšu krīze, tad tu vari ar cenu tikai pievilināt to klientu. Un tad tu saproti, kur dabūt lētāk. Tad Agnesei ne tikai drosme, bet arī šī spēja uzņemties risku. Jo tajā brīdī mēs atkal varam tā skaisti šobrīd runāt, tas bija pareizākais lēmums, bet tajā brīdī, kad tu to dari, tu taču nezini. Varbūt neviens nenopirks. Varbūt es izpārdošu tikai pusi no konteineru un labākā gadījumā tur, nezinu, pa nullēm aiziešu. Ja? Bet, redz, kas ir tas sievietes skaistums to pasauli izglābi un finanšu krīzes var nākt un iet un vērties ciet kafejnīcas un vēl nezinu kādu veikalu, bet tas skaistums tomēr ir un paliek. Bet, es teiktu, ka šeit ir, skaistums noteikti ir svarīga sastāvdaļa, par ko es arī gribētu parunāt vēl gan saistībā ar sociālajiem tīkliem, gan vispārīgi, jo noteikti to es sava produkta seja, savas kosmētikas seja, ja, attiecīgi tu pārdod kosmētiku, tu esi skaista sieviete, ja, un tu parādi to, ko tu lieto ikdienā, un, protams, ka, daudzām sievietēm arī gribās tā izskatīties, un jā, šo es ņemu, ja, tas liels darbojās. Ok, par to mēs parunāsim vēl pēc tam, bet tas, ko es gribēju vēl uzsvērt, man liekas, kas šeit tajā visā caurvijās, kas ir tas, kāpēc Agnese izdara un atkal izdara, ja, un kā viņa saka, un tagad atkal 2 gadus atpakaļ viņa sāka no nulles, bet viņa atkal izdara un izdarīs, un viņa neapstāsies, ja, un tas man liekas ir acīm redzam, tas visu laiku izstraujās no viņas, un tā ir tāda iekšējā būtība. Tas ir par to, ka, manuprāt, pat nav laika domāt. Viņa vienkārši zina, ka ir jādara, ka nav atpakaļ ceļa, ka tev vienkārši visu laiku ir jāiet uz priekšu. Kā viņa teica, ja, gan tajos pašos 18 gados, ja, sociālajā tajā centrā pieņem to pareizo lēmumu. Ir jādara tā, kā ir jādara, un viss, un tu paliec pie tā savu lēmumu un izdzīvo tur, kur tev ir jāizdzīvo. Pa lielam arī šajā stāstā, ka tev nav uz ko paļauties. Tu vari paļauties tikai uz sevi, un tu vienkārši saproti, ka tev nav īsti variantu. Tev atkal ir jādara, un tev atkal ir jādara, ja. Un man liekas, ka tas ir tas, kas ved uz priekšu gan visās krīzēs, gan arī ne tikai krīzēs, ka nav laika domāt. Un tas ir ļoti svarīgi, manuprāt, jebkurā biznesā. Jo tiklīdz cilvēks sāk domāt, sāk analizēt, vai darīt, vai nedarīt, vai uzņemties tos riskus, vai mēģināt, vai nemēģināt. Jo ilgāk tu domā un analizē, jo mazāk tu izdari. Šeit cilvēks vienkārši pieņem lēmumu un dara. Ja? Pieņem lēmumu un dara solis pēc soļa, un tieši tā iet uz priekšu. Man liekas, ka šeit tas ļoti ir redzami. Bet es redzu vēl vienu momentu, ko es gribētu pastrīpot, ko varbūt Agnese pati neapzinās, bet ko es arī redzu ļoti daudz apkārt esošajos cilvēkos, ne tikai sievietēs, bet arī vīriešos. Ja? Pieņem šos drosmīgos lēmumus, patiešām domājot par sevi. Ja? Tajā brīdī, kad tev bija jāizvēlās palikt tajā sociālā mājā vai nē, ja? Tev, protams, kad būtu, kā lai saka, jums ir galvas ir vajadzīgs, ko es te daudz domāšu, protams, ka man ir jāiet, ja? Bet tu domāji par sevi, kā es jutīšos, vai šī vide mani piemērot. Šobrīd, tos dažus gadus atpakaļ pieņemot lēmumu, tad šķirties no vīra, tu atkal domāji par sevi. Kāda būs mana dzīves kvalitāte, kā es jutīšos. Un, manuprāt, šī ir milzīga īpašība, ko mēs visas varam paņemt no tevis, tomēr domāt par sevi. Ne tik daudz, kā tas izskatīsies no malas, un man taču 3 bērni, un tomēr mīļā miera labad taču ir jādzīvo, kā ir.
bet drosmīgi pateikt, ka man šitas nedara. Man nedara dzīvot šādā sociālā mājā, tas nekas, ka man nekas nav. Ja? Man nedara dzīvot šādās attiecībās, ja? Es gribu dzīvot labāk. Tu ej arī uz to, ka es gribu dzīvot labāku dzīvi. Tātad nemitīgi izvēlēties sevi patiesībā un izvēlēties caur to kontekstu, ka domāt ilgtermiņā. Nevis tikai šodienā, bet ilgtermiņā. Un vēl, ko es arī pamanīju, tātad arī biznesā, ja? Cik ļoti svarīgi ir pielāgoties tātad tajā brīdī, kā tu stāstīji krīzē, auditorijai, tam, ko klienti pieprasa, tu it kā domā par sevi, jo tavam biznesam ir jāaug. Bet, lai tavs bizness augtu, tev ir jādomā par saviem klientiem un jādod viņiem to, ko viņi vēlās. Un tad, kad tu viņiem dod to, ko viņi vēlās, audz tu un tavs bizness. Tieši tā. Ja? Attiecīgi, tātad visās tajās situācijās sekot līdzi un tiešām piedāvāt to, kas ir nepieciešams. Bet es esmu vienmēr kaut kā sevi nolikusi pirmajā vietā. Citi atkal to pozicionā, ka es varbūt esmu egoista kaut kādā savā veidā. Varbūt, es nezinu, bet ja būs, manuprāt, laimīga mamma, tad jau tie bērni arī būs laimīgi. Tas ir tāds mans redzējums un ļoti daudz jau mums tās sievietes dzīvo nelaimīgās attiecībās, tāpat arī vīrieši, tikai un vienīgi bērnu dēļ kopā. Bet kur paliks tā sieviete, tad, kad tie bērni izaugs un aizies savā dzīvē? Un redz, par egoistēm bieži sauc, tevi par egoisti bieži var nosaukt tie cilvēki, kuri paši nav raduši sevi likt pirmajā vietā, un viņiem liekas, kā viņi tā var atļauties. Ja, attiecīgi, tas nosodījums jau nāk par to, ko cilvēks savu zemapziņā neatļauj. Ja, bet paskatoties uz to, kā es parasti saku, ja, tu paskaties uz cilvēku, kā viņš dzīvo un saproti, vai tev no viņa būtu ko mācīties vai ne. Un ja tu redzi, ka tas cilvēks kaut kādā ziņā dzīvo labāk par tevi, tad iespējams viņš kaut ko zina vairāk nekā tu. Jā, protams, vienmēr vajag skatīties, ja kāds ir augstāks par mani, sasniedz vairāk, tad arī no tā tu vari ieklausīties tur to viedokli. Bet, ja tev to viedokli pasaka cilvēks, kurš ir kaut kur varbūt tālāk no tā visa, tad... Un viens būs vairāk sasniedzis biznesā, viens būs vairāk sasniedzis attiecībās, viens būs tur superīgāka mamma bērnu audzināšanā, ja, kā teica. Un katram būs savs lauciņš, attiecīgi, kur muskulīti tu vairāk trenē, tas arī vairāk uztrenējās, vai ne? Un es domāju, ka tavs tas lauciņš noteikti ir bizness, ja, pēc tā, ko tu stāsti, un no pašiem pirmsākumiem un arī līdz tagad tam, kā tas notiek, spēcīgi. Lūk, un tad šī te sociālo tīklu sadaļa. Jo tātad, mēs paklausījāmies, kā notiek tava diena. Tātad Agnes ceļās 5 no rīta, tad viņi tur uzpucējās, izdzer kafiju, sataisās, bērni vēl guļ, tad viņi dodās uz darbu, viņai tur savas lietiņas, sazinās ar klientiem, es zinu, TikTok laivos, jā, tur viņi sēž un visu kaut ko darbojās un ņemās. Tas viss ir jāpaspēj līdz 5:00 un lai sestdiena un svētdiena būtu brīvas. Bet vēl ir jāpaspēj taisīt sociālie tīkli, vai tu to dari pati, vai to dara kāds priekš tevis, un kā vispār ir tajā dzīvot. Jo, kā mēs zinām, ir publiskais tēls un ir privātā dzīve. Pastāsti. Pirmkārt, visu daru pati. Visu pati. Jā, šobrīd ir tā sanāca, ka es sociālos tīklus visur pati. Bet tas bija jāiemācās. Jā. Kaut kā jau, jo tu dari, tad tu... Ņēmi un mācījies. Jā, ņēmi. Kā tev reiz viņai vienkārši viss sanāca? Jā. Nē. Viss tā vienkārši sanāca. Cilvēki no malas teiktu, viņai paveicās. Jā. Ja? Ir īpaši, ja mēs vēl nezinātu to stāstu, kas ir apakšā, pieņemsim, kā tu uzaugi bērniem pusauģu gadu, ja? Un kā tu saki, tāda veiksmīga sieviete, skaista, šobrīd sēž, vienkārši viņai paveicās. Jā, un laika arī pietiek droši vien, tikai mums nepietiek. Jā. Nē, gluži tā nav, laika trūkst un ir arī pieraudāti spilveni, ir nelabs garstāvoklis. Arī Agnesei. Jā, es neesmu nekāda super sieviete, bet vienkārši, ja mēs runājam par sociālajiem tīkliem, es to neatspoguļoju sociālos tīklos. Pirmkārt, es neatspoguļoju savus bērnus. Savus bērnus es vispār nelieku sociālos tīklos. Un ir, kad kaut kur ir kaut kas varbūt pavīdējis, tad man
uzrakst, tev ir vispār bērni? Jā, privātā dzīve, ne? Jā, man vispār ir bērni. Bet jā, tas ir tāds apzināts lēmums, kad viņus es negribu, lai viņus redz. Tāpat ir sliktas dienas, nav garstāvoklis, ir izdegšana, jo šis jau nav mans vienīgais bizness, kas man ir bijis. Pastāst. Man ir arī bijis apavu biznesa, apavu veikals Cēsīs. Ļoti skaists veikals, jā, un man patīk skaisti apavi. Un, vispār man patīk estētika un viss ap to. Bet, protams, tas bizness ir aizslēgts ciet, labāk ātrāk nekā vēlāk, kad tu saproti, ka Cēsīs varbūt nebūs tā īstā vieta. Un tā, kad es arī gāju uz risku. Un tā, kad nav jau nekas tāds visu laiku tas spīdošais. Ir tās arī melnās, tumšās puses, ko es neparādu cilvēkiem. Un tad tāpēc liekas, ka Agnesē viss izdodas un Agnesē viss sanāk, bet tā jau nav. Un tagad pasaki tiem cilvēkiem, kas skatās, viņi atver Instagramu, skatās uz to skaisto Agnesi un domā, viņai gan ir paveicies. Viņa katru dienu skaista, viņa priecīga, viņa laimīga, viņai biznesa iet, un viņa skatās no malas un domā, es gan tāda neveiksminiece, man nekas nesanāk, man nekas dzīvē neizdodas. Kāpēc šitā dzīvē viss ir negodīgi? Ko tu viņiem teiktu? Pirmkārt, es gribētu tiem cilvēkiem pateikt, ka jāfokusējas tikai un vienīgi uz sevi, neņemt vērā no apkārtējās vides citus viedokļus. Ja? Jo, principā, man jau arī nebija ļoti viegli sākt to sociālo dzīvi. Bet tad, kad es sāku to darīt, lai kā vai man tur sanāca, nesanāca, bet es to sāku lēnām darīt. Ja? Vienkārši ieslēdziet sevi, vienalga, ko par tevi citi padomās. Un man ir tiešām vienalga, ko padomās kaut kāda Ilze, Anna, Sveta vai vēl kāda cita sieviete vai vīrietis, nav svarīgi. Redzi, bet tas ir grūti. It īpaši sākuma posmos cilvēki ļoti domā par to, ko par mani padomās. Tātad es izlikšu tur fotogrāfiju, es izlikšu video, ko es tur teikšu, kā es tur izskatīšos. Ja? Tātad tas apkārtējo viedoklis, ir īpaši, kad tā pārliecība vēl ir zemāka, ka tas tiešām tāds sākuma punkts. Ja, tas apkārtējo viedoklis ir ļoti svarīgi. Bet jebkurā gadījumā viedoklis būs jebkuram. Patiksi tu vai nepatiksi. Tāpat viņš iespraudīs savu viedokli. Tad kāpēc, lai man nebūtu viena alga? Tieši tā, un tas ir jāmācās, ja? Jo viedoklis būs visiem. Visiem tu nekad nepatiksi. Ne. Ja? Un atkal, skaties, kārtējo reizi tas, kas tev ir jāliek pirmajā vietā, esi tu un tavs bizness. Tas, ka tev vajadzēs naudu, taviem bērniem vajadzēs ēst, ja? Tev vajadzēs dzīvot. Ja? Un tad, kad tu to noliec pirmajā vietā, tev paliek viena alga par to, ko tad tie pārējie padomās. Jā, un es jau arī neesmu nauda, lai visiem patiktu. Ir tāds teiciens, jā. Jā, vai ne? Bet redz, kas ir, es pagājušā gadā sāku TikTok laivus. Ja? Un man arī no sākuma bija grūti, kā tas nāksies, ka es iešu TikTokā tā kā prezentēt un pārdot kosmētikas zīmolu brendu. Vai kosmētiku kā tādu. Ja? Bet tad tu pārkāp kaut kam pāri, jo tu domā par ko? Par sevi, man ir jāpabaro sevi, man ir jānodrošina dzīves vieta, man bērni iet privātajā dārziņā, man viņi jāpabaro, viņi jāapģērb. Tieši tā, un kamēr tu nedomāsi par sevi, tu nedomāsi arī par citiem. Ja? Attiecīgi tātad man ir jāpadomā par sevi, man ir jāaudzē savs bizness, sava dzīve. Līdz ar to man ir jādomā par saviem klientiem, pareizi, kuram ko pārdot, kā kuram palīdzēt, kas kuram būs labākais. Jo attiecīgi atkal mēs jau domājam par to ne jau, lai vienreiz pārdotu, bet lai veidotu patstāvīgu ilgtermiņa sadarbību, vai ne, lai tu pārdotu kvalitatīvu kosmētiku, lai cilvēkam piemeklētu labāko, kas viņam der. Ja, noteikti arī par to visu ir jādomā. Es šeit redzu arī šo prioritātes nospraušanu. Ja? Jo kādreiz ir tā, ka cilvēkiem dzīves laikā šīs prioritātes mainās. Ja? Un sevišķi tādos krīzes brīžos mēs mēdzam izšķīst. Cilvēki mēdz izšķīst. Bet Agnesē vienalga kāda vēja iet pāri, viņai šī prioritāte es pati, mana dzīve,
mans bizness, mana ģimene, mani bērni, viņa ir un paliek. Ja? Tad turēties pie šīs prioritātes. Vienalga, kādi dzīves vēji mums iet pāri, mēs turamies pie šīs prioritātes. Jā, domāt par sevi un par to savu tuvāko, kas man ir šobrīd bērni. Jā. Par tām sievietēm Latvijas es tev gribu pajautāt, jo tu strādā šajā industrijā un apkārt tev ir šīs sievietes un sievietes skaistums. Vai tu vari pateikt, ka pēdējo, 10 gadu laikā ir kaut kas būtiski mainījies? Kas ir tas, ko tu varbūt gribi pateikt sievietēm? Mēs par daudz pucējamies, par maz pucējamies, par daudz domājam par sevi, par maz domājam par sevi. Kā tu redzi mūsu sievietes, piemēram, 40+? Pirmkārt, tas dabiskais skaistums, ko es atkal kārtējo reizi uzsveru, bet noteikti arī nevajadzētu pārspīlēt ar kaut kādām varbūt medicīniskām injekcijām un tam līdzīgi, jo man tas ieteikums ir visam ir jābūt balansā. Mēs gribam visas labi izskatīties, bet pirmkārt rūpējamies par sevi kā tā, noliekam sevi kā prioritāti. Tas dabiskais skaistums un... Bet skaties, dabiskais skaistums arī, es teiktu, noteikti, es vairāk, protams, skatīšos no sava psiholoģijas lauciņa, ja? Tas ir arī par to, kā cilvēks jūtās, un tas arī bieži vien ir par izvēlēm. Tas ir kaut vai sākot ar labu miegu. Ja? Tas ir sākot ar to, kā tu par sevi parūpējies, arī ko tu ēd, ko tu ieliec savā prātā, vispār kādu informāciju, ja? Ar ko tu esi attiecībās, kāda vide tev ir apkārt. Tur ir ļoti, ļoti daudz faktoru, patiesībā, kas arī veidos to skaistumu. Jo, rēķina sieviete, kur neizgulēsies, būs toksiskās attiecībās, ja? Tā tad nerūpēsies par to, kā viņa kustās, ko viņa apēd, ja? Ko viņa klausās, lasa, kam viņa seko līdzi, ja? Viņa arī izskatīsies sliktāk. Tas viss noteikti ir saistīts. Jā, bet būt toksiskās attiecībās, bet tā jau atkal ir viņas izvēle. Tāpēc es saku, tas viss ir par izvēli. Par izvēli, ja? Tieši tā. Tātad tas viss ir tik ļoti cieši saistīts patiesībā, jo, ja tu būsi tajā visā neveselīgajā un iekšēji jutīsies tik ļoti zemu, neviena kosmētika un pat neviena injekcija tur vairs īsti neglābs, jo actiņas vairs nespīdēs, ja, un smaidīt vairs negribēsies jebkurā gadījumā. Un tur apkārt atkal viss pārējais, ja? Arī, kā tu teici, bērni, ja? un viss. Ja tu pati nebūsi laimīga, tad tev apkārt tu nevienam vienkārši nevar to iedot, jo tev tā nav. Tieši tā. Tāpēc numur 1 tu esi tu pati. Kas ir tās sievietes, kas tevi uzmeklē? Kas grib saņemt tavus padomus? TikTokā es šobrīd vairāk atrodos TikTokā nekā Instagramā. Jā. Es gandrīz katru darba dienu esmu TikTok laivos ar sievietēm kopā, kur man ir izveidojusies tāda tā kā mana komūna, manas patstāvīgās klientes, kas sūta no manis produktus atkārtot un atkārtoti, jo es redzu to datubāzi, jā. Un tad man liekas, wow, kad viņas man uzticās. Tātad tev uzticās, man jā. uzticās, jā, un tāpēc man ir svarīgi, ko es piedāvāju šīm sievietēm, lai tas būtu kvalitatīvs, bet nepārspīlējot, ka tas ir mega kaut kas dārgs, ja, par pieņemamāku cenu, kvalitatīvu kosmētiku. Ja. Un viņas man tiešām uzticās un saka paldies par tiem padomiem. Un kas tās sievietes ir, tagad es tā ātri varētu savā prātā apvienot, tās ir sievietes no visādiem reģioniem, gan no Rēzeknes, gan no Daugavpils, gan no Liepājas, Ventspils, principā no visas Latvijas, no lielākām pilsētām, no mazākām pilsētām. Jā, es paskatos, kur man sanāk sūtīt tos sūtījumus, jā, ļoti dažādi ir. Tās ir tādas sievietes, kas arī grib savā ikdienā justies labi, izskatīties labi, un viņas ir no visas Latvijas. Tev ir pamats uzticēties, jo tu visu šo kosmētiku arī uz sevi pārbaudi. Jā, jau 10 gadus. Kas ir tas, ko tu kā mamma, atgriežoties pie šīs mammas lomas, ko tu gribi redzēt savos bērnos, kā viņi izaug? Tu gribi arī mazbērnus? Noteikti, ka jā, bet es nezinu, vai es būtu gatava viņus auklēt. Tu neesi mamma, un tu nebūtu arī vecmamma. Jā, bet ziniet, nekad nesakiet nekad. Jā, mēs nekad nevaram zināt.
viss var mainīties. Jā, viss var mainīties. Mhm. Protams, ka es gribu, lai viņi man izauga gudri, forši, laimīgi, piepildīti un lai viņi atrastu sev foršas dāmas, jā, nu tā, un lai viņi realizējās paši savā dzīvē un noteikti, lai viņi paši izlem, ko viņi grib dzīvē darīt, neuzspiest neko. Kā tavi bērni redz tevi, ko viņi no tevis mācās par dzīvi, par biznesu un vispārīgi? Nu, pieņemsim, tagad tas ir tavs mazākais bērns, es skatos tevi, māmu. Ko es no tevis varu iemācīties? Kā tev šķiet? Jā, grūti. Nu, es ceru, ka es viņam esmu forša mamma. Un tādu atklātību, godīgumu droši vien tu arī dalies ar to visu, ar saviem pārdzīvojumiem droši vien, vai ne? Tāpat tās Nu, arī es cenšos. par tiem krīzes brīžiem godīgi viņiem pasakot. Nu, jā, ja ir kaut kāda krīzes brīža, ka mammītei slikti vai mammīte slimtais, viņiem arī saku, mammīte slikti jūtās un mammīties pagulēt. Nu, jā. Un tad viņi arī tādi forši un viņi tādi klusi uzreiz uzvedās un ļauj aiztais istabā durvis un tā. Bet bērni zina, ar ko tu nodarbojies. Viņi tā kā ir iedziļinājušies, viņi saprot, nu, ko mamma dara. Viņi atnāk uz dārziņu, Klau, ko mamma dara. Nu, viņi tur Jā, kaut ko viņi ir biznesā. bijuši pie manis darbā, viņi ir bijuši, viņi saprot, kad kaut kas ar kosmētiku, ka mammai, ka mēs braucam garām, tur mammai ir darbiņš, viņi, tā kā saprot, jā, kad tur mamma kaut ko ar nagiem dara, nu tā, bet viņi vēl tādi maziņi tur tā var būt, jā, bet viņi saka, nu jā, mammī, tev jāiet pastrādāt, lai varētu nopelnīt naudiņu, un mums būtu ko uz veikalu aizbraukt. Viņi saprot, ka nekas no gaisa nenokrīt. Nē, jo tāpēc, ka es viņiem saku, ja jūs kaut ko veikalā gribat nopirkt, nu, ir jānopelna tā naudiņa, tāpat jau viņi kaut kos tur neaug mums. Un lielākie droši vien, kad iesaistās arī kaut kādā, nu, tu teici, ka tev ir sūtījumi, kaut vai sapakot, nosūtīt un tam līdzīgi kaut kādos darbiņos. Mazākie ir gājuši Omnivā likt paciņas iekšā. Jā, tad, kad neatbrauc Omnivas kurjers, jā, tad, ja ir zemākie plauktiņi, tad ļauju, kad viņi arī paši grib ielikt, un tad ļauju likt, un tad, jā, tādas darbības mēs arī šeit tad daram kopā. Jā, tātad interesanti arī, ko bērns, skatoties uz tevi, var mācīties, kaut kādas dzīves mācības paņemt un secinājumus izdarīt, vai ne? Un kā viņus arī iesaistīt tajā visā, jo noteikti viņiem arī šī pieredze un šīs zināšanas noteikti arī noderētu nākotnē, vai ne? Tā kā interesanti. Klau, man vēl visu laiku gribējās tev pajautāt, nu tātad mums tās 24 stundas diennaktī nekad nepietiek, to mēs zinām, bet ja tev būtu tā 1 stunda klāt tajā diennaktī, nu kā tu viņu izmantotu? Ko tu darītu? Nu, ja tas ir vakarā, tad noteikti atpūstos. Ja tas ir no rīta, tad es strādāju. Sēdēt TikTokā? Jā. TikTokam pielikt šo stundu klāt. Jā. Es kļūšu par tavu sekotāju, pilnīgi noteikti. Pilnīgi noteikti pēc šodienas sarunas man ir skaidrs, ka es kļūšu par sekotāju. Es tev, Vita, gribu pajautāt, kas ir tās lietas, ko tu paņemsi no Agneses? Man liekas, ka tiešām tas svarīgākais un nozīmīgākais ir iet uz priekšu un darīt, neskatoties ne uz ko. Nepadoties dažādās dzīves grūtībās, dažādās dzīves situācijās, jo, kā es saku, dzīvē mēdz izspēlēt dažādas sarežģītas lietas ar gan labākiem, gan sliktākiem cilvēkiem, ja? Neatkarīgi no tā, kas tu esi, ar tev var notikt daudz kas, bet arī tajos brīžos turpināt. Kā saka, ja nevar staigāt, tad rāpo, ja nevar rāpot, tad lien uz vēdera, ja? Bet galvenais ir kustēties uz priekšu. Un man liekas, ka šeit tas tik ļoti, ļoti parādās. Tas ir tāds punkts numur 1. Un punkts numur 2, tiešām likt sevi un savu dzīvi pirmajā vietā. Jo ja tu pati par sevi nepadomāsi, neviens cits par tevi nepadomās. Ja? Un tad, kad cilvēks to izdara, tad redz vienā brīdī kļūst vienalga par apkārtējo viedokļiem, ja? Par to, ka tu varētu saņemt kaut kādu īstermiņa labumu, kaut gan ilgtermiņā zaudēt. Ja? Un, kopumā izdarīt tādas pareizās izvēles. Un tas šeit ir ļoti nozīmīgi, ļoti svarīgi. Man liekas, tas caurvijās visā šajā stāstā. Un savā ziņā, ja mēs arī runājam par bērniem, es teiktu, ka dot šo brīvību un uzticēties viņiem, ka viņi ar daudzām lietām arī paši tiek galā, ka viņi apzinās
un tādā veidā arī atbalsta, ka mammai ir savas lietas, kas viņai ir jādara. Ja? Viņa iemācās patstāvību, viņa iemācās tikt ar visu kaut ko galā. Man patika arī tā ideja par pulciņiem. Nepārspīlēt, jo es atceros, iepriekšējā podkāstā vienreiz mēs runājām par to, ka dažkārt vecāki pat neļauj bērniem atslābt un atpūsties, pat neļauj izveseļoties, ja ir pulciņa galā un tie bērni tiek pārslogoti. Ja? Tad šeit tieši dot to brīvību un dot iespēju izbaudīt bērnību. Arī tas, manuprāt, ir skaisti. Un, iespējams, kaut kādā ziņā arī ir saistīts ar šo slimošanu vai tieši otrādi neslimošanu. Jo bieži vien, atkal no tāda psiholoģiskā skatu punkta, ka bērni mēdz slimot tieši tajos brīžos, kad vecāki viņus nespēja atlaist. Ja? Tātad tādā veidā viņš paņem to savu uzmanību, jo vecākam arī zemapziņas līmenī gribas dot to uzmanību. Šeit mammai ir savas lietas, un bērns pats veiksmīgi tiek ar visu galā, socializējās, ja, dzīvojās, un viss ir veselīgi patiesībā tādā ziņā. Tā kā te ir ļoti daudz tādas tiešām vērtīgas lietas, es domāju, priekš katra no mums, ko paņemt. Es teiktu Agnesei ļoti liels paldies par sarunu, ļoti spēcīgi, ļoti vērtīgi, manuprāt, tiešām tāda ļoti spēcīga enerģija. Tā kā, jā, paldies tev. Es arī Agnesei tiešām gribu pateikt milzīgi paldies. Es savukārt, savalkot kopā, gribu pateikt to, ka es ar Agnesi sarunājoties, es apzinos, ka šis spēka lauks, šis iekšējais spēka lauks mums katrai sevī ir. Bet Agnes ir tas cilvēks, kas apzinās šo savu iekšējo spēka lauku. Un tiešām arī tādos krīzes brīžos es gribu novēlēt arī visām mūsu klausītājām un skatītājām apzināties, ka mums šis iekšējais spēks ir. Ja, pieņemt drosmīgus lēmumus, pieņemt vispār lēmumus, nolikt sevi priekšā, ja, un tu to esi apzinājusies. Tas ir, manuprāt, tāds milzīgs tavs resurss, ka tu neesi izšķīdusi tajā, ko par mani padomās citi, kā tas izskatīsies, bet nolikusi savu dzīvi un sevi pirmajā vietā un drosmīgi ej uz priekšu, ceļoties un krītot. Ja, kā mēs dzirdējām, nav tā, ka biznesu atveram un iet tikai uz augšu, ja, ir aizvērts veikals, ir atvērts kaut kas cits, un tā tas iet pa dzīvi tik uz priekšu, tā kā, lai tev tiešām pietiek šī spēka, šīs drosmes, un lai tie bērni ir arī tie spēka devēji tev. Jā, paldies mums, dāmas. Paldies, Agnes, par tavu atklāto stāstu, par tavu drosmi atvērties, uzticēties un dalīties, noteikti arī stiprināt un iedrošināt arī citus. Noteikti. Un mums ir tas TikToks tagad jāskatās. Tieši katru darba dienu. Katru darba dienu. Tieši tā, es gribēju teikt, noteikti piesekojiet Agnesei, mīļie skatītāji, sekojiet līdzi viņas stāstam tam, ko viņa dara, un noteikti sekojiet arī mūsu podkastam. Esam skaisti. Jā, lai viss ir skaisti, veiksmīgi, spēcīgi un visādās dzīves situācijās viss izdodās. Tiekamies nākošajās epizodēs.